Šī meitene dārina asaru krelles, un izrotā viltru, un izrotā lelles. Saulrietā staigā šī meitene skumjā, un visus pēc kārtas vāg. Tā rāda, grib pergulēt šokolādes, ne? Tā jau melnā šokolāde. Pagaršo? Nu, es negribu vēlāk uzēdīšu. Lūdzu. Nu, nē, vēlāk. Esmu garšais ļoti labi, bet vēlāk uzēdīšu, tagad nē. Kur no tām abām ir garšīgāka? Jā. Viņas ir vienāds, viņas abas vienāds ir. Vienu uzēd. Nē, vēlāk. Es vēlāk uzēdīšu panglīnu, lai nebūtu dusmīgi, lai... Nu, vienu gabaliņu jau var. Bet gabaliņu tagad, vienu gabaliņu. Lūdzu. Labi, vienu, jā. Anglīna, vienu gabaliņš pār tevi, lai tu nebūtu dusmīgi uz manīm, lai Anglīna būtu kopā ar manīm. Tieši tā. Anglīna, gatavojas ēdīšu vienu šokolādu gabaliņu par tevīm, lai tu atgriezies par manīm, es no tevs nešķiršos. Tas, lai es mūs šķirt nāvē, kad mēs, jā, lai nāve mūs šķirst. Tieši tā. Šķirst. Pirms apēdu uzmet krustu. Uzmet krustu, jā. Jā. Vai tad nepieskarsies te mūžam, nevies pie šīm krūtīm, šīm kājām, šīm būžām, no man patīk līdz ārvijas skum, bet viņa nolām mājas un ko. Bļaļ, brauc! Pats nomieris, bļaļ, tu kroplī! Сдвиженогим, блядь! Давай, бебе, блядь, писай шорт, блядь! Я твета поебал! Брат, шорпа! Es uzsāku normālu stream, bļaļ, šis jebanis bebē, bļaļ! Man, bļaļ, pēc prātu! Protams, tev sītīšu, bļaļ, jebanis bebē, bļaļ! Protams! Es neesmu nekāds gejs, bļaļ. Joban pīdars šeit streamā, bļaļ. Neviens normāls nav, bļaļ. Es iesāku normālu stream, bļaļ. Tas bebē atkal sākt visāds te huīņas rakstīt, bļaļ. Pats aizpīs savu muti, jobanais zemniek, bļaļ. Suka jebāna rodas, bļaļ. Pats es dalbju, savu nekādu moderātoru nedošu, bļa. Tā ir vajadzētu pa jibāli iedot, bļa. Izskapci, bļa, jobans kropls pīdars, bļa. Tāds ļoti svarīgs jautājums. Vai tev no rītiem stāv? Ko? Rasnais. Rasnais, bet debīlis. Uzrakst, ka tu esi kopā ar Anniju. Pasaka, ka viņam šis seju izšķaidīs. Bļaļ, baigi pūšās vadars. Nezinu, ko darīt. Pirst, nepirst. Mucīgi. Nu, ko mēs darīsim ar mammu? Nezinu. Tā viņa atdzersies, ne? Jā. Tā viņa atdzersies, jā. Ja tagad jāparunā viņa, ne? Jā. Tad būs skaidrā prātā. Vai no viņas beigas, vai no mēs iesim projām no viņas? Uz kurien? Nezinu. Iesim uz ielu dzīvot. Nē. Tika bombas. Bombas nē, ja mamma dzer, varbūt sapratīs, ka nedrīkst tā darīt. Tā mums nenāksies iet ārā, ne? Ka? Nē, nenāks. Mēs dzīvosim uz ielu. Jā, nedzīvosim uz ielu. Nedzīvosim utas. Nē. Nebūs nekāda bombas, au, man sāp, kad tā dara. Sāp tev? Jā. Tev taču tev muskuļi. Jā, bet es nezinu, kāpēc man tas sāp. Jā, tas ka jāviņ gādāja. Es pat nedomāju, ka viņi tā piedzersies, tā mamma piedzer. Nu, viņi veselu pudulu paņem, viņi jau te pa dienu jau dzer. Ko tu domā, ka viņi te pa dienu nedzer? Skaidrs, ka dzer. Jā. Tas, ka piedzērsies. Man mamma piedzērsies. Es nāku pie tevi aprunāties. Par ko? Ko mēs darīsim ar mammu? Ko, nu? Neko? Neko. Tad mēs neko nevaram izdarīt. Mums kaut ko jādara. Laikam, ja izmet ārā tās pudeles, jāatrod, kuri pudeles, laikam jāsēž ārā. Viņam nopirks cits un dzērs ir nav. Māks, ja zinu, kur tās vīna pudeles, ja lielā tā bagruši tā čimodālā, tur laikam kaut kā vīna pudele. Te? Jā, tā lielā tur. Lielajā tur čimodālā viņai. Kas to iztapā?
Kas? Kas istabā tur? Nē, tur uz loģiju, tur liels čemnāls, tur vienmēr. Cik Žanetē vispār ir gadi? Viņa ir jauna meitene. Cik? Tu neesi nav pielicis priekšā? Nē, jā, viss redzams. Cik viņa ir? 25? Jā. Man 28. Nu redz, 28, 25 gadi. Tieši laikā. Jau varētu samainīties ar telefonu numuriem. Jā. Žanet, es miera? Uz miera samainīties ar telefonu numuriem? Ok. Tā būs mans telefonu numurs. Tā, pagaid. Man nav telefons, es pēc tam pierakstīju. Ok. Bet viņš gribēja iedot savu vizītkārti. Kur ir? Paņem vizītkārti. Tur ir numurs. Labi, es aiziešu pēc telefonu. Tad iedot pēc tam savu. Dāmas, Daumans nočapēja Žanetu, nu nē, nočapēja Žanetu. Emīls nočapēja. Es nočapēju. Jā. Viņi nezina, ka man ir šautene, pneumatiskā šautene. Pagaidām, es nezinu, vēl šaut nevajag. Nu jā, šaut ne, bet citreiz. Bet nezinu, ka viņi ir. Viņi nezina, ka man ir. Varbūt parādīt viņai? Nē. Negrib? Nē. Man nav ieroči. Ok, labi. Kur mana jaunā draudzene, man jaunā draudzene Žanete, 25 gadi un man ir 28 gadi. Oh, jā. Jā, viņa jaunāko pamanījumu esmu atsāks par viņu. Nākamgad 29. Oh, jā. Jā. Tagad... Viss kārtībā, jaunība turpināt. Viens rakstā, Emīl, pasaka kādu komplimentu Žanetei. Ev. Pasaka, tev jāpasaka. Kā, bet es nezinu, ko varētu... Domā, kas ir kompliments? Kas ir tāds? Tas nozīmē kaut ko labu pateikt. Piemēram, kas tev patīk. Žanet, kas tev patīk, Žanet? Nē, kas tev Žanetē patīk. Viņas mērē rociņas. Viņas mērē rociņas? Ak, Dievs! Kā man Kā tev jāpasaka, Žanet, tev ir skaistas, piemēram, kājas. Es tādu neteiktu. Būtu kaut kā muļķīgi teikt. Nu, to nesaku, jo es redzēju, pateicu, tas nestrādāja. Tas labāk. Kas viņai skaists? Skaisti mati? Paldies. Jā. Un, Žane, kas tev manī patīk? Man arī patīk tavu mati. Skaidrs. Un bārda? Arī. Doti. Jā. Redzi, Žanetei, es patīku. Nu, redzi? Jā. Nu, redzi? Šodienas mērķis ir sasniegts. Jā. Un to, klausies, un to santu balodi, lai viņi iet ratā. Ingu arī man nevajag, šito santu balodi arī nevajag man tagad, man ir... Viņi baložojas par savu krāsu. Jā, un tagad man ir Žanete. Vuhu! Viens raksta man, pasaki Žanetei, es tev gribu izēst. Man Žanetei bijās. Un ko man atbildēt? Ko man atbildēt? Ko? Nu, es neesmu Žanete. Ja es būtu Žanete, es zinu, ko es atbildētu. Nu, pasaki, jo es arī nevaru domāt. Es teiktu, labi apetīti. Labi, jā. 156. Teicu atrast vienu video, kad par 156 eiro. Teicu atrast vienu video, kad par 156 eiro. Un viņi labāk pat avio? Labāk, jā. Cik tu, man liekas, ka tu iepriekš tu dārgāko pēc video kārtu? Jā, tas bija par 130. Nu, kā ierēk, tāda pati video kārtu? Nav tāda pati, viņš atšķirīgāk. Nu, bišķi, jā. Nav ierēk, tev 2 gadā nevar tikt, tam ir vienreiz pa 3 gadiem, bet tu pēc te ir normāli. Viņi tik daudz neatšķirās, tikai izmest naudu, tas ir viss. Citādi. 4 gigabaiti, nu cik tev vecā bija? Arī 2 gigabaiti. Tas ir bišķi mazāk, te bišķi vairāk. Es nezinu, tā ir tava nav, tu esi liels cilvēks, bet tu teikšu, katru gadu nav jāizpieš kompjuteru. Kas man zvana? Jā? Čau. Tas ir guļu. Ok, labi. Ok, čau. Отлично. Так, папа, не... Так, не, мы живем.
Ko tu taisīsi ar to internetu? Kam tev vajag 99 centus tagad? Pasūtīju to video par pasūtīju. Nu, tu viņiem rādīsi tos 99 centus? Stūpīgi? Nu, taču nav skart naudu. Skaidrā naudā, tur var maksāt kāda skaidra, gan... Kā tu skaidrā maksāt? Tā iedoši gan tur kredīkam, gan skaidra naudu var maksāt. Nu, kā tu maksāsi skaidra naudu savu internetu? Kam tu iedos? Kā pasūtīs, neaizies to veiklu aizvedīs, nu. Bet tu jau sūtīji tev tos 99 centus nevajag tagad. Ok, Juris ir daunis, jo viņš neliek mierā, Ilzu neliek man mierā, manu. Ko vēl? Viņš ir atpalicis. Viņš ir atpalicis no dzīves, dzīvo pie māmas dzīvo. Ko vēl? Ko vēl? Nezinu. Prasa naudu no maziem bērniem. Prasa naudu maziem bērniem. Ko vēl varētu? Tas viss? Un tas arī viss, jā.